Šo labrīt esmu atbraukuši uz Daikina rūpnīcu. Aiziesim un aptīties, ko, kā, kas tiek ražots, lai jūsu mājā nonāktu siltums. Laižam! Šeit redzam vairākus Daikina gaisa siltumsūkņus, pa kreisi stylišu vidoju muru un šeit multisplit sistēma, kur Latvijā gan diemžēl nebūs tik drīz pieejama. Istaba, kurā tiek mērīts, cik klus ir Daikina siltumsūknis. Nu, to nevar video dzirdēt, bet ir reāli klus. Labi, tagad es runāju, uz brīdi apklusīšu, paskatīsimies. 25-26 decibeli praktiski nedzird. Šādi telpu un mani redz Daikina gaisa siltumsūknis, kas tam dod iespēju strādāt nemanāmāk un gudrāk. Un šeit redzam, kā tiek spīdzināts Perfera gaisa siltumsūknis. Āra bloks atrodas 27 grādos, bet iekšas bloks joprojām pūš siltu, karstu gaisu 35 grādus. Tātad viss notiek arī vislielākajos mīnusos. Šeit varam redzēt koandas efekts. Tātad gaiss tiek pūsts gāri griestiem. Un šeit redzam, ka līdz pat 8 metriem gaiss nokļūst. Un šeit ideja visiem tiem, kuriem nepatīk, kā izskatās kondicionieru iekšas bloks. Šeit redzam, ka to var iebūvēt kastē pie sienas, tā lai tas būtu pavisam nemanāms un neredzams. Diemžēl rūpnīcā filmēt nebija atļauts, bet šeit varam redzēt izstādes laukumu zāli. Pateikt no rūpnīcas apskats ir tas, ka ļoti spēcīga testa daļa tiek testēts vairākas reizes, centās reizes visi freona loki, pēc tam vēl noliktavas daļā ir speciāls sensori, kas pārbauda to, vai tiešām nekur netek ārā gāzi, vai viss ir kārtībā, lai līdz klientam nenokļūtu nekas, kas varētu būt potenciāli sabojāts. Tā kā ļoti labs iespējas.